Čau! Pēc 4 stundas pastaigas es esmu atgriezies mājās ar nelieliem iepirkumiem. Interesanti, ko es tur nopirku. Sāksim ar kaut ko vienu. Tad druskuņi tā kā trauki nav pārāk mazgāt. Jā, bet jāsāk pie ar visam kaut ko citu. Ja tu cilvēks esi kārtīgi nostaigājies, vajag padzerties vienu normālu vietējo minerālu ūdeni. Kāds no viņš tur ir vietējais, te vispār nav nekas par ūdeni nemaz nerunāja. Banānas var nopirkt arī no Indijas un kāds visāds mazas kroplīšas. Tas laikam labi, bet toties baigi dārgi. Jau labāk. Tas jau ir labāk. Patiesībā sakot, šitāda staigāšana īsti nav manā dabā laikam. Atstaigāja pēdas tā, ka pilnīgi sūst. Ko tad es tur nopirku? Nopirku tomātus. Kā viņus tur saiņo? Cik tad tie tomāti maksāja? 3 tomāti pa 60 centimetri. Tomāti gan teikšu atklāti. Tomāti bija tādi, tādi, pleķēni, tādi kaut kādi. Tur viena bija drusku dārgāka, bet man likās, ka ir pilnīgi vienalga. Es gan nezinu, kā viņš man viņas saskaitīja. Viņš man ieskaitīja viņas arī par dārgākiem. Pārdevies par tāds. Labi, tomāti. Banāni. Man likās, ka banāni ir tie, kas te labi ēdās. Brokastīs 2 banāni, tā ka prieks. Cik maksā? Šitie te bija kopā 6 vienas pa ceļam apēdam. Banāni tātad maksā, šitie visi banāni 90 centimus. 6. Nav slikti. Tad ir viens tāds sapņa augs, ko vispār pie mums nekur nevar nopirkt, tas ir šitās pupiņas. Viņas gan maksāja latu 30, bet es domāju, ka es viņas likšu klāt pie salātiem, tā kā šņakst. Patiesībā vajadzētu pagaršot, kas tur no viņām ir. Nav ne savītušas. Mīļš, ko vēl var cilvēki gribēt? Un šitas ir viens labs produkts, tātad pa latu 30, es atvainojos. Priems. Tad tur bija tāda liela lete ar visādi veidi zāli. Par šito zāli man ir paprasījuši 14 centimus. Kas tā tāda ir? Neviens vārds to nezinu. Izskatās šitā te apmēram tā kā tie laksti, ķiploku laksti. Smaržo līdzīgi, bet tāda saldāka. Viņi nav tāda baigi ķiplokainie. Viņi sakot, tos es plānoju, es domāju, ka tie man pietiks kādām 3 reizēm salātiem. Un tad ir vēl 2 kaut kādi, vēl salāti 2 kaut kādi, kur ir kāpēc uzsista virsū cena. 50 centīmi vieniem un 75, un 50 centīmi vieniem un vēlfiņas, es cik tur otru. Galīgi pa lēto vārds. Un tie ir atkal šitā te, viena ir, es domāju, kā tik šitās nebija krests, te jau nav rakstīts. Herbs Barber, es nezinu, bārbelis vai kas tās ir. Smaržo it kā nekā, bet pirms pirkšanas es jau viņas visas pagaršoju. Citādi nevar saprast, ko tu tur ēdīsi. Skābas. Droši vien, ka Latvijā šitāda zāle neēd. Tāda, ka šitā garšo. Bet man liekas, ka ir ļoti labs. Es domāju, tas ir izdevies pirkums. Un tad bija tā. Es patiesībā sakot, domāju, ka tie ir Pētersili, tad, kad es uz viņiem paskatījos. Bet beigās izrādījās, ka tā ir, Andri, kas? Kas tas ir? Kinza. Kā viņi tur saucās, viņiem pašiem es nezinu. Tātad, ar šitiem zaļumiem, es domāju, ka es taisīšu vairākus salātus un būšu baigi laimīgs. Tātad man ir tomāti, pupiņas un vesela kaudzes zāles. Tas būtu tā. Kas tad vēl man ir? Banāna mīzi izmetīsim pēc tam. Tad es domāju, cik var ilgi dzīvot uz rupmaizes. Nopirku viņu pašu maizi. Pagaid, šitā maize maksā 40 centimus. Tie zaļumi nemaksāja vispār neko. Tie maksāja centību. Galīgi man tad viņiem naudiņi dalās 1000. Tad es nopirku šitādu te siera maisību. Viņi saucās siera salāti. Tur ir eļļa, olīves, traļaļā, viss kaut kas. Tas bija pa dārgu. Tas ir pa latu. Nē, 0,5, jā, tas ir pa latu, jā. Es domāju, ka tur man vienai reizē varbūt 2 vienkārši. Piens gan nav pa lētu. Piens ir rakstīts full milk, pilnais piens, pilns piens, bet pilns piens, tas jau otro šitādu lietoju. Pilnpiens, tas ir 3%.
Tas viņiem skaitās pilnpiens. Nu, arī labi. Nu, tad ir maza pudelīte speciāli priekš manis. Jūs domājat alkohols? Nē, protams, ka nē. Tas ir etiķis, vienkārši visparastākais. Ņēmu vislētāko. Visi tie, kas bija tie kaut kādīgi, nu tie ar kaut kādu garšu, tie visi maksāja baigi dārgi. Es domāju, nu nē, pa 3 latiem nepirkšu. Nopirku pa 40 sadiem. Visparastāk. Un pipars. Kaut kādas mistiskas. Peperoni, medlei, grinder. Ar visu maņamu. Nu, tas ir tas, ko man vajadzēja. Es klusībā ceru, ka es izlāpīšos bez sāla. Jo tā man tā īsti tā kā nav vajadzīga. Nu, vēl ir viens pirkums no iepriekšējās reizes. Tā ir šīta eļļa, ar kur es pašķēdīšu to sieru. Es domāju, iznāks baigi labi. Atvainojiet, šitā. Kaut kur redzētu pudeli. Droši vien kaut kas līdzīgs garšo normāli. Tātad, tas ir kā lai te būtu. Tagad es ķeršos klāt pie salātu gatavošanas, bet ar salātu gatavošanu man ir viena problēma. Man vajag salātu trauku. Salātu trauka te nav. Lielākais, kas ir, tas ir šitas šķīvis, plakans, tāds, nu, nav sevišķi mazgāts, es uz viņu neko briesmīgi nelieku, tāpēc viņam mazgāt. Un dziļais šķīvis no šitā es ēdu pārslas, bet kaut kāda kārtīga bļoda nav. Līdz ar to sataisīju salātus, viss tā kā nākās. Jūs jau domājat, droši vien, ka šī te ir vīna pudele. Nē, tā nav vīna pudele, tā ir jau augšminētā eļļas pudele. Es domāju, ka to eļļu man vajadzēs pieliet klāt. Liekot virsū tos ar pipsīti, kas labi līst, ļoti labi. Liekot tos tomātus, to sieru, es konstatēju, ka tas siers ir drausmīgi pikants. Līdz ar to vairs nevajag neko tur citu klāt, netiķi, neko, es domāju, pietiks ar šo te olīveļu. Jaunums no šodienas es ēdu, kā vienmēr pie šī galda, bet šoreiz es noliku paplāti. Skaisti, vai ne? Un vēl man ir maizes gabals. Šitā ir tā maize, ko es nesapratu, man liekas, tā otra bija sēkliņām. Šitā ir neskapēc ar manā putra, piemēram. Kaut ko tādu virs. Plēšam ar rokām. Bāžam mutē. Nu tā. Īsti kā. Jāmeklē vairāk tā austrumnieciskā. Šitā tā kā tāda parastā maize tikai plakana. Nu, mīļiši, darba dalīšana. Es ēdu salātus, jūs dzert vīnu. Tāpēc, ka šeit alkoholu var nopirkt tikai melnajā tirgu. Pa nenormālu cenu. Tā kā. Salāts nokop. Bija patiešām labi. Bet tas siera salāti, kas saucās nopirkti burciņā, tie bija kaut kas drausmīgs. Es jau domāju, ka es vispār labi, ka es nepieliku viss, tas būtu nosprātis, man liekas. Tur jābūt rūdītam kaut kādam austrumniekam, dienvidniekam, lai šitādas iēst. Drausmīgi ņipars, tas tur bija kaut kas sarkans klāt. Man kāpēc liekas, ka tie bija pipari un baigi daudz. Nu re, bet nu neko, pielēju eļļu klāt, samaisīju visu, samačkāju kopā, nezinu, vai tas bija labi vai slikti, tie pipari izmaisījās pilnīgi pa visu. Bet nu kaut kā nokopa. Labi, ka bija tā maize, ko piekost klāt, pēdējo maizes gabaliņu apēdu ar dzinteriņu sieru, kas man vēl ir ietaupījies, tā teikt, aiziekrājies. Uzdzēru vēl pienu virsū, un tagad vienīgais, kas vēl ir atlicis, lai visu to lietu tā kā pilnīgi pabeigtu, pat trauks nomazgā. Dzeršu tēju, bet tā tējai vēl ir jāievelkas. Nu, tad es domāju, ka šitā reportāža varētu tā kā būt galā. Paēdis esmu, izstaigājies esmu, peldējies šodien esmu. Nezinu, vai vairs ārā iešu līdz vakara darbam, jo patiesībā pulkstens ir tagad. Paskatāmies. Pulkstens patiesībā tagad ir 5 pēc jūsu laika, 6 pēc manējā. Un pulksten 2:15 naktī man būs pretī taksis, kas aizvedīs mani uz darbu, palīgā tiem, kam pašiem nav ko darīt. Apmēram tā. Nu tad laimīgi.